jau mēnesis kā pagājis kopš somatiskās enerģijas elpošanas pasniedzēju kursiem, vēlējos padalīties ar atsauksmi. Un sāksim ar to, ka tā bija ļoti dziļa un transformējuša pieredze, un jo tas nebija tikai par tehnikām un zināšanām, bet tas bija arī par sevis iepazīšanu, savu robežu apzināšanos, par ķermeņa reakciju pamanīšanu. Un, jā, tas bija kopumā ļoti strukturēti, bet arī ļoti cilvēcīgi, droši, jaudīgi. Tas man palīdzēja labāk saprast man saiknes starp manu ķermeni un emocijām. Es iemācījos vairāk uzticēties procesam, būt vairāk klātesoša, vairāk apzinātāka. Un tas deva arī tādu lielāku iekšējo stabilitāti un pārliecību par to, kā turēt telpu. Un kā arī, protams, vadīt elpošanas nodarbības citiem. Šobrīd es turpinu tātad pasniegt vai vadīt, somatiskās enerģijas elpošanas sesijas arī grupā. Tādējādi es veidoju savu vidi un telpu, kur cilvēki var droši piedzīvot šo procesu, var ļaut sev just, ļaut sev būt. Un paralēli attīstos arī pati, un tad turpinu mācīties, praktizēt un integrēt šo pieeju darbā ar cilvēkiem. Man ļoti patika pasniedzēja autentiskums un klātbūtne. Bija jūtams, ka viņi to ne tikai teorētiski pasniedz, bet arī tajā paši dzīvo. Un tas radīja uzticību. Arī drošu telpu, kurā mācīties, augt, eksperimentēt un attīstīties. Un ko es varētu pateikt citiem, ja jūs jūtat kaut nelielu aicinājumu, iekšējo aicinājumu, tad droši ejiet, jo šis kurs nav tikai profesionāla apmācība, bet arī ļoti vērtīgs personiskās izaugsmes ceļš, jo daudz kas kļūst skaidrās gan par sevi un gan par cilvēkiem kopumā. Un mans lielākais ieguvums tātad no šīm apmācībām tāds, ka es iemācījos turēt telpu sev, citiem un uzticēties procesam. Un arī atnāca sapratne par to, ka ķermenis pats ļoti gudrs un viņš zina ceļu uz dziedināšanos, ja tikai mēs ļaujam tam notikt. Un tad viens no lielākajiem momentiem bija tas, kad cik daudz mūsu ķermenis glabā, gan emocijas, pieredzes, spriedzi un dažādas sajūtas, dažādas atmiņas, un cik spēcīga tad var būt elpa kā instruments, lai to visu atbrīvotu. Un es piekritu vai nolēmu tātad mācīties šajā kursā, tāpēc, ka es jau vairākus gadus jau praktizēju elpošanu, dažādu veidu elpošanas. Bet šeit es biju nolēmusi, ka, iespējams ir pienācis tas brīdis, kad es gribu to apgūt tādā mērā, ka es varu palīdzēt arī citiem praktizēt elpošanu un vadīt arī sesijas. Un es noteikti ieguvu vairāk kursā, nekā es biju gaidījusi, noteikti, jo es atnācu pēc kādām profesionālām prasmēm, bet ieguvu ļoti dziļu personisku transformāciju. Var teikt, ka es atklāju sevi no jauna un turpinu darīt to arī joprojām. Kopumā ļoti vērtīga pieredze. Man ir patiesi prieks, kad es piekritu vai ka nolēmu piedalīties šajā apmācībā vai šajās apmācībās. Bija ļoti, ļoti vērtīgi. Paldies!